Radios konto sadarbībā ar Fórumu Līdere piedāvā konkursu Viņa iedvesmo. Šoreiz mēs konkursu vadām trietā. Vita Valdis un Solvita Kavakova. Labrīt. Labrīt, liels pagodinājums. Jā, mums arī prieks, jo tev būs jāveic tā galvenā izloze. Mēs izlozēsim nedēļas balvu, kas ir 2 ielūgumi uz Fórumu Līderi 15. maijā. Un dienas balva, kas mums, Valdi, ir? Dienas balvā mums ir... Dreamy mini matufēnis. Valdim nav aktuāli, tāpēc. Nē, paldies tev. Izaugsmes un iedvesmas Fórums Līderi jau pavisam drīz 15. maijā iedvesmojies un gūsti enerģiju turpmākai izaugsmai, jo Fórums Līderi tie ir dzīves stāsti, un tie ir priekšnesumi un pārsteigumi un dāvanas un tādi unikāli kopā būšanas svētki. Un, ja tu vēlies būt viena no klātienes apmeklētājām, dāmām tādas iespējas joprojām ir, neatliec pieteikšanos forumslidere.lv. Forumslidere.lv. Vēl kaut kāds mazs bišķīts biļeši ir pieejams. Bet, mēs aicinājām mūsu klausītājus pastāstīt par sievietēm, kas iedvesmo viņas, iesūtīt savus stāstus Radios konto LV. Mums gāja ļoti grūti ar to izvēlēšanos, stāstu bija daudz un brīnišķīgi un aizkustinoši. Šodien stāstu iesūtīja Baiba. Jā. Sieviete, kura mani un daudz citus iedvesmo, ir mana māsa Gita Ignace. Gita ir brīnišķīga sieva vīram, kuru viņa pati sauc par savu karali. Māma 2 skaistām, talantīgām meitām. Gita ne tikai rūpējas par katru savu tuvāko, bet arī strādājot savā sapņu profesijā par uzturu speciālisti, iedvesmos simtiem klientu uz veselīgāku dzīvesveidu. Un viņa ar saviem veselīgiem ieteikumiem un dzīvo piemēru ir mainījusi ļoti daudz cilvēku dzīves. Viņas klienti slimnīcā, atbalsta grupu un semināru dalībnieki ar uzturu principu maiņu ir spējuši uzlabot veselības rādītājus, iegūt dzīvesprieku un motivāciju sasniegt savus mērķus. Lūk, tāds stāsts par Gitu Ignaci. Paldies, Baibai. Jā, Baibai, Dreamy mini matufēns, un mēs noskaidrosim, vai Baibai tiek arī 2 ielūgumus Fórums Līderi vai kādām no mūsu pirmdienas, otrdienas, trešdienas, ceturtdienas stāstu autoriem. Tātad 5 lapiņas, 5 rozā lapiņas, un Solvita. Uz spēles 2 ielūgumus Fórums Līderi 15. maijā, un šos 2 ielūgumus saņems. Tais vaļā, Solvita, un lasi? Jā. Es domāju, ka tu salasīsi. 15. maijā es tikšos ar pirmdienas konkursu uzvarētāju Mādaru Kalniņu un viņas mīļu draudzeni, mammu vai māsu. Ļoti labi būtu, ja tā varbūt būtu tā dāma, par kuru viņa rakstīja. Padara, apsveicam tev visām pārējām mūsu konkursu dalībniecēm balvā. Ļoti, ļoti brīnišķīgi Dreamy mini matufēni. Bez 3 minūtēm 9:30. Labrīt. Tas bija konkurss Viņa iedvesmo sadarbībā ar Fórumu Līderi. Tiekamies Fórumā Līderi, kad ceriņa zied. Tā bija ilgstoša reklāma.